Pirmsspēles intervijā ar Kārli Zirni. Kārlis šodien mums pretiniekos Norvēģija. Pēdējā pārbaudas spēle. Kā mēs gatavojamies? Gatavojamies. Situācija tāda, ka kaut vai šodien rīt treniņš, vienmēr sezonas laikā, ja tu atnāc izkusties kaut ko, bet te mums diezgan normāls treniņu process notiekās. Katra sekunde ir svarīga. Tā kā šodien pavadījām labu treniņu, pastrādājām, gatavojamies spēlē. Ko mēs vēlamies redzēt šajā spēlē? Uzvar, protams, skaidrs, to vienmēr gribās, bet no spēles ziņā. Gribētu, lai Zolīts sniegums, lai prasam tās lietas, teiksim, sistemātiskas lietas, ko mēs prasam no spēlētājiem, lai viņi izpilda un mācāmies no savām kļūdām, ko mēs pieļāvām pret Čehijas valsts vienību un virzamies tālāk. Kas bija tās galvenās kļūdas, kas bija pieļauts pret Čehiju un ko vajag uzlabot? Dažos vārtos vienkārši koncentrācija. Kad uz sekundi, divu pazud koncentrācija un, kā saka, mūs sodīja par to. Bet pa lielam nospēlējām solīdu spēli. Solīdu 60 minūtes, bijām cīņā, parādījām ar raksturu, ka nesalūzām pie rezultātu 1-4. Atspēlējāmies un bija arī momenti izlīdzināt rezultātu, tā kā esam priecīgi par to. Tā kā es saku, mācāmies no savām kļūdām un spēlēm vakarā. Sagatavošanās posmā šī ir tikai otrā pārbaudas spēle un pušiem jāpierāda sevi, jo pēc tā tiks sastāvs nosauks, cik arī viņiem kaut kāds spiediens uz viņiem neliels ir. Hokejā tā jau vienmēr ir, tu cīnies par darba vietu zem saules, tā kā tas pie tā jau ir jāpierod, ja pie tā tu nevar pierast, tad pa lielam tādā hokejā arī nespēlēs, tā kā tā jau ir arī viņiem izaugsme viņā un kā viņa to cīnās un tiek paši sev galā.